Jēzus tevi mīl. Man vakar bija sarunā ar vīru, ko es jau pazīstu 30 gadus jau. Viņam drīz svinēs 75. jubileju, un viņa sieva nomira apmēram pirms gada. Viņai bija vēzis, krušvēzis, cīnījies ar to kādiem 8 gadiem. Un viņai bija viena vēlme, viņa lūdz Dievam, viņa gribēja redzēt viņu mazmeitu, lai viņa absolvētu no vidusskolas. Un tieši pēc nedaudz mēnešiem viņa nomira. Un mēs par to parunājam, par to cerību, kuriem tikai kristiešiem ir īstenībā, jo mēs zinām, ka mēs būsim debesīs ar Dievu, ar Jēzu, no tiem, ko viņi seko tagad. Un tad es atcerējos par savu māmu arī. Viņa nomira ar 60 gadiem. Viņa bija briesmīga slimībā, 2 gadus lielas mocības. Mans tēvs par viņu rūpēja. Un tad es pazīstu vēl vienu cilvēku, kas cīnās ar vēzi pašreiz. Viņu 40 gadi. Un izskatās, ka tur viss būs labi, bet tur bija tik smagi, ka doktors domā, ka viens doktors teica, ka tu vari dzīvot vēl 2-3 gadus varbūt, bet cits doktors teica, pamēģināsim kaut ko darīt. Un viņš operēja, bija 12 stundas, vai cik tur bija daudz stundas, vairāk nekā vajadzētu būt. Un ar šiem 3 cilvēkiem es pamanīju vienu lietu. Cerība un prieks. 2 lietas laikam, bet tas iet kopā. Jo, ja tev nav prieks, tev nav cerības, bet tas nenozīmē, ka tu necīnies ar grūtībām un ar savām jūtām, bet tu zini, kurš tevi ir radījis un pie kā tu griezties pēc nāves. Un es gribu pateikt, ka arī mans pieredzes ar to, ka es esmu bijis bēris šeit Latvijā. Dažas bēris ir tik skumīgi, jo visi vārdi, ko viņi saka, ir tukši. Nav nekādas īstas cerības. Un dažreiz ne tikai skumji, bet smagi, ļoti. Bet es esmu redzējis vairākas reizes bēres kristīgā sabiedrībā, kur tas cilvēks ir kristītis un viņu draugi, varbūt arī ģimenes locekļi ir bijis klāt, un tas ir vairāk kā svinībās, ka viņi ies pie Dieva, reizē skumjas. Bet kāpēc es šo ierakstu? Es gribu iedrošināt visus, kurš nedomā par nāvi, domā par to, kas būs. Jo kristieši mēs visu laiku domā par nāvi. Mūsu simbols ir krusts, kur Jēzus nomira. Iedomājies. Un visu laiku mēs runājam par nāvi. Jo tas ir brīdinājums, ka mēs šeit nedzīvosim līdz mūžam šajos ķermenos. Un tā ir cerība uz nākotnē, ka mēs iesim pie Dieva. Bet tikai tad, kad mēs atzīstam, ka mēs esam grēcinieki, katrs no mums, un vairāk tu pazīsti Kristu, vēl vairāk tu iepazinies ar saviem grēkiem, cik smagi un ļoti neglīti un briesmīgi īstenībā. Bet, kad tu stāv pie Dieva, kā viņš ir tevī glābējis, paldies Jēzum, ka viņš nomira pie krusta un augšām cēlies, tas ir 2 pretstāti, vai ne? Galīgi. Bet līdz ar to tas prieks ir vēl stiprāks, jo tu zini, ka tu nesi pelnījis neko.
Jēzus ir tevi pieņems. Un es gribu pateikt, domā par to un nāc pie Dieva. Paldies!